Šeit būs tas, ko nestāsta ne dakteri, ne politiķi, bet to, ko jums parādīs cipari. Nedaudz par mani. Tātad es esmu, vai 29,5 gadus nostrādājis vienā uzņēmumā, bet man kopējais tā saucamais apdrošināšanas stāsts jau ir pār pa 45 gadiem, un apmēram pēc 2 gadiem iestājas tas vecums, ko sauc par pensiju, tie skaistie 65 gadi. Esmu dibinājis vairākus uzņēmumus, un arī uzņēmējdarbības pieredze ir, un faktiski paralēli strādājot, es arī veidoju savus uzņēmumus. Un esmu piedzīvojis gan reketu, gan bankrotu, gan visādas lietas un tā tālāk. Uzņēmējdarbība nav sveša. Kādreiz es vienā slaidā pat taisīju tādu, kad cik profesijas es esmu atgūst, lai izveidotu uzņēmumus. Un tur bija apmēram kaut kāds 40 profesijas, mums ir vajadzīgs, lai ja pats no nulles stājas uzņēmumu, gan tur jurists, grāmatvedis, tur bija daudz. To slaidu var kādreiz atrast. Bet ir viena nianses, tas pats, kas man saista ar algotiem darbiniekiem, tātad, kamēr tev nauda nāk, viss ir kārtībā, un kamēr tu darbojies, un arī biznesā, mazajā biznesā tas ir tas pats, kamēr tev nauda ir, viss ir kārtībā. Nauda beidzās, ko darīt? Pasīvais ienākums nav. Un lielākā daļa, teiksim, šodien, kas strādā, domā, es iešu uztaisīšu kaut kādu savu mazo biznesu. Kamēr jūs strādāsiet, kamēr nauda griezīsies, ko jūs vinēsiet? Vinēsiet to, ka jūs varēsiet nevis 9 iet no rīta uz darbu, bet 6 celties augšā un nodarboties ar savu biznesu, un beigsiet 24 vakarā, apmēram tas būs jūsu privātais biznes. Jā, būs lielāka brīvība, būs vairāk naudas, bet jūs vienalga būsiet pakļauti. Jūs nevarat savu biznesu pārdot, ja viņš neveido pasīvo ienākumu. Un par pasīvo ienākumu es pastāstīs Sanita vēlāk, tas būs ļoti interesants. Bet līdz ar to jums visiem ir viens ceļš. Ja nav pasīvais ienākums, jūs nonākat 65 gados, nonākat pie skaistā vārda pensija, mīts vai sapnis. To ChatGPT uzģenerē tās sievietes, nepārdzīvojot. Un ir skaistā frāze, kad dzīvošu tad, kad būšu pensijā, vai ne? Kad būšu pensijā, dzīvošu un ceļošu. Faktiski, lai dzīvot un ceļot, ir vajadzīgs 2 lietas. Veselība un nauda. Viennozīmīgi. Bez tā jūs neaiztiksiet. Un, atgādinu vēlreiz, kad 65 gadi pienāk ļoti ātri. Tad es vēl tagad atceros, kā no skolu beidzu. Tā kā man vēl 2 gadi palikuši un jau būšu tādā briesmīgā kategorijā. Un tagad par cipariem aizējām. Ir tāds nacionālās attīstības plāns 2027. Un tur ir viena zelta frāze. Samazināsim to nabadzību, apmēram tā doma ir tāda, lai pensionāri tagad, ja viņi nabadzībā nokļūst vairāk kā 57%, lai viņi uzreiz nokļūst tikai 52%. Tas nozīmē, ka jau oficiāli ir pateikts, ka mēs aizjot pensijā 65 gados nonākam nabadzībā. Nabadzības cipari 2023. gadā ir 641 eiro. Šie cipari, viņi ir modelēti. Viņi nav precīzi, jo šo ciparu jūs uzzināsiet tikai gada beigās, bet viņi ir modelēti ļoti piezemēti. Un jums ir jāsaprot, ka cilvēks aiziet pensijā ar 1000 eiro, tad 32. gadā viņš būs nabadzības robežās. Apmēram, plus mīnus saprotiet, kādām ir jāizskatās pensijām. Bet vidējā pensija, kas tika izmaksāta 2024. gadā, ir 557 eiro. Kaut gan, ja atceraties iepriekš, nabadzības robeža ir 641 eiro. Tātad, pensija mums ir zem. Vidējā alga ir 1221. Parasti tiek rēķināts apmēram tā. Tie, kas šodien strādā, noņemiet 2/3 no savas algas nost, un tas, kas paliek, kā jūs ar to izdzīvosiet. Tāda būs jums sajūta pensijā. Tas ir tā diezgan skarbi, bet diemžēl tā ir. Un tagad 24. gads, vidējā pensija 557, nabadzības risks šajā gadā ir apmēram, viņš gan ir modelētais 667, viņš būs lielāks, bet tad jau redzēsim. Un vēl ir interesanti, tātad vidējo pensiju, tos 557, saņēma vairāk kā 60%. Tātad 60% iedzīvotājs saņēma minimālo pensiju, kas jau ir zem riska. 15% saņēma līdz 700 eiro. 700 eiro ir 2025. gada nabadzības robeža. Tas nozīmē, ka 75% no aizgājušiem pensijā jau ir nabadzībā. Vēl ir ļoti interesants cipars. Tā, te var redzēt, kad reāli ir
Šie 13%, kas aizgāja pensijā, kā mēs skatījāmies, 32. gadā viņi būs nabadzīgi, un virs 32. gada tad vēl kaut kāds vairāk 8 gadus normāli varēs dzīvot tie, kas saņem virs 1000 eiro. Vien tālāk. Te mēs apmēram parādās, jā, vēl ir interesants cipars, jā, tad 73 gados, ko jūs darīsiet, kad nebūs naudas. Tur kā meitenīte staigā ar tām konteineriem. Skarbi, bet patiesi. Un ir vēl viens interesants cipars. Ogunolaiks. 57. gadā dzīva 35 000. Šogad Latvijā ir 26 000. Pensijā aizgāja 8 000. Jautājums, kāpēc ne vairāk? Labi, viens cipars 35, 26, tad mēs pazaudējām 9000, tas ir viens gadgājums. 9000, es teiksim, skatījos pēc klases, nu jā, daļa izbrauca, tanī laikā daļa palika, daļa aizgāja jau citā saulē, tie, kas aizgāja citā saulē, ir vairāk nekā tie, kas izbrauca. Tad viena daļa no tiem 9000 ir aizgājusi jau citā saulē, bet no 26, kāpēc ir tikai 8000 ir paņēmuši pensijas, var paņemt 26, es domāju, ka atbildi jums visiem skaidri. Viņi vēl strādā, viņi negrib iet pensijā, viņi negrib pārkāpt šos nabadzības robežu. Skarbi patiesi, tiemžēl. Nu, var arī savādāk cipars interpretēt, bet tāda viņi ir. Neatšķirās, ja tad 59, 60, 61, 62, tur visur bija ap 35 000. Nu, viņiem nav ko likties. Un tas pats gaida. Bet jūs esat īstajā vietā. Šajā kompānijā jūs varat veidot pasīvo ienākumu. Tas ir tas, par ko jums pensijā vairs nebūs jāuztraucās. Tā kā mēs taisām veselīgu biznesu. Jums būs veselība, jums būs nauda un jūs varēsiet ceļot. Paldies!